Juri, kādas ir visbiežāk pieļautās kļūdas pārdodot mežu? Cilvēki bieži vien neredz šo visu lietu kompleksāk, var neiegūt šo te vislabāko cenu. Otra lieta, tanī brīdī, kad slēdz līgumu, visiem iesaku slēgt līgumu ar to, kam jūs pārdodat, ir jāparedz arī varianti, kad šie te kokmateriāli būs ne tikai jānozāģē, bet būs arī jāizved un kādā vietā jānokrautnē, kur var piebraukt autotransports. Tātad būs jāšķērso citu īpašumi. Tātad šeit jau ir jāparedz sadarbību ar citiem īpašniekiem, lai viņi atļauj pa viņu teritoriju braukt un ar kādiem noteikumiem un krautnēt materiālus bieži vien uz citu īpašnieku zemes. Un šajā līgumā noteikti ir jāparedz arī gadījumā, ja izvedot kokmateriālus, rodās kādi bojājumi, kas ir jānovērš, kurš to darīs un kā tas viss notiksies. Ja šīs lietas neieraksta, neparedz, tad pēc cirsmas izstrādes var iznākt lielas problēmas ar kaimiņiem, ar citiem īpašniekiem. Ja jums interesē meža īpašuma pārdošana, cirsmu pārdošana, meža apsaimniekošana, ir iespēja saņemt piedāvājumu no uzņēmuma Dižozols.